vecumā dzimuma attiecības ir bijušas, mēs varētu teikt, 5. un 4. daļai Latvijas jauniešu. Un, ja mēs paskatāmies, kādi tie rādītāji ir atkal salīdzinot ar citām valstīm, ka mēs redzam, ka tie nav paši augstākie, tie ir apmēram tādi paši kā citās valstīs. Bet tad, kad jautā par to, vai viņi ir izsargājušies vai ir lietots prezervatīvs pirmajās dzimuma attiecībās, tad jūs redzat, ka 73% vīriešu, bet tikai puse meiteņu ir lietojuši prezervatīvu. Kas man liekas ir ļoti tāds arī satraucošs rādītājs. Tad, ja mēs paskatāmies par prezervatīvu lietošanas rādītājiem salīdzinot ar citām valstīm, mēs redzam, ka nav pats sliktākā situācija, bet rādītājs, protams, ir ļoti, ļoti augsts. Ja 70%, un šis gan ir tā kā pēdējā dzimuma akta laikā, bet kopumā kā jaunieši lieto prezervatīvus, ja mēs redzam, ka 77% to nelieto, es līdās parādīšu, ka lielai daļai jauniešu ir vairāk kā viens seksa partneris pēdējā gada laikā, tad man liekas, ka tas rādītājs ir tāds satraucošs. Tad meiteņu vidū viens seksa partners ir bijis 65%, puišiem 55%, tad pusē ir viens seksa partneris. Vienai lielai daļai tie ir vairāki gada laikā. Un tāpēc, man liekas, ļoti īpaši tā uzmanība ir jāpievērš šiem prezervatīvu lietošanas rādītājiem. Tad, ja mēs runājam par jauniešu veselību, tad parasti ļoti liela daļa problēmu tiek novirzīts tā kā uz vecāku atbildību, kad vecāki ir tie, kuriem ir jārunā, kuriem ir jāaudzina. Tad, ja mēs pajautājam jauniešiem vai vecāki ar tevi ir pārunājuši seksuāli reproduktīvās veselības jautājumus, tad puse no meitenēm saka, ka vecāki to ir darījuši, un puišiem šis rādītājs ir vēl zemāks. 3. daļa puiši ir kaut ko dzirdējuši par šiem jautājumiem.